Labdien visiem! Mēs palaidām savu YouTube kanālu PTM Community un jau izlikam dažus video par izbūvētajām katlu mājām ciemata Taurenē ar Ulda stastu. Tagad vēlamies parādīt cita meistara darbus no Daugavpilī. Mums top interesants objekts, kura jau eksistē ļoti izplatīta un sarežģīta apkura sistēma, kura mēs plānojam pēc saimnieka, pēc pasūtītāja vēlmēs nomainīt eksistējušo veca tipa granulu katlu. Pareizāk būtu teikt, ka tur ir uzstādīts čuguna katls Vjādrs U22 ar granulu degli Venma. Un šo katlu un degli plānots demontēt, un šī katla vietā plānots uzstādīt mūsdienīgu granulu katlu, pilnīgi automatizētu Defro Alpha 2, 22 kW jauda un ar palielinātu granulu bunkuru. Tagad mēs uztaisījām video, kā izskatās šī katla māja uz tekošo brīdi, pirms montāžas darbu sākšanas, un pēc tam papildināsim, būs kādi video un kādi komentāri darbu gaitā, parādīts process, ja, un noteikti uztaisīsim video, kad viss būs pabeigts, kā izskatīsies šī pabeigta katlu māja ar to jaunu granulu katlu Defro Alpha 22 kW. Šeit, ko es vēlos vēl pastāstīt. Mēs daudz gadu sadarbojamies ar montētāju Vladimiru, un viņš strādā kopā vēl ar 3 meistariem. Faktiski mēs sadarbojamies plus minus kaut kādus 8 gadus. Ja. Un ļoti rekomendējam šo meistaru uzaicināt, ja jums ir apkuras jautājums atklāts, ja jums vajag vispār kaut kādu konsultāciju dabūt, kaut kādu izstrādāt koncepciju un pēc tam visu to realizēt, tad mēs varam kopējiem spēkiem visu to pasākumu organizēt. Mēs varam piedāvāt attiecīgus iekratas, izdomāt to konceptuāli, kā jāstrādā šai apkuras sistēmai, ņemot vērā jūsu vēlmes un jūsu prasības, jūsu mājas īpašības, cik labi tā māja siltināta un citus tehniskus visus tos datus, ja, un piedāvāt gatavu risinājumu un pēc tam izpildīt šo risinājumu. Un arī turpmāk eksploatācijas gaitā Volodja var visu to sistēmu tehniski uzturēt, veikt profilaktiskas apkopes, remontus un tā tālāk. Viņi strādā gan Daugavpilī, gan apkārtnē, gan arī citreiz arī var izbraukt kaut kur Latgales reģiona izbūvētu katlu māju. Tā kā skatīties mūsu video, būs turpinājums, un mēs labprāt pēc tam arī sazināsimies ar pašu saimnieku, ar pasūtītāju, un palūksim viņu padalīties ar statistisku informāciju, kā iepriekš strādāja esoša apkura sistēma, kāds bija patēriņš. Tur interesanti, jo šajā gadījumā viņš izmanto gan gāzes katlu, Bosch gāzes katls ir uzstādīts, un līdz ar to būs kaut kāda informācija par gāzes patēriņu, par gāzes izmaksām. Gan arī viņš var kurināts ar malku, gan ar granulām. Ja, un varam visas tas kombinācijas salīdzināt savā starpā, izmaksas ziņā un eksploatācijas ziņā, un faktiski šis pasūtītājs nolēma nomainīt esošu katlu, jo viņš vēlas retāk pienākt klāt, ja, un uzstādīt mūsdienīgu granulu katlu,
kurām pilnīgi automatizēts degšanas process un arī attīrīšanas process. Jo defra alfa katlam ir gan siltumaiņa attīrīšanas sistēma automatiska, gan degļa attīrīšanas sistēma, gan arī pelnu izvakšanas sistēma. Faktiski no lietotāja paliek tikai papildināt granulas. Tad, kad pats katls paziņo par to, ka granulu līmenis ir minimālais, ka būs nepieciešams papildināt, uz to brīdi viņš to katlu apstādina automatiski, lai neizdedzinātu visas granulas līdz galam. Un tad, kad bunkurs būs papildināts ar granulām, tad attiecīgi katls automatiski aizies sava darbības fāze. Tā kā pagaidām tāda informācija, un ja jums ir kaut kādi jautājumi, komentāri, vai jūs vēlaties sīkāk aprunāties ar mums par savu situāciju, laipni lūdzam rakstīt, zvaniet, mēs vienmēr atklāti un varam palīdzēt atrisināt apkurs jautājumu. Visu labu pagaidām, līdz nākamajam video, uz redzšanos!